Tātad, tā kā solīju, vēlētos iziet cauri Microsoft Paint darbiņam, kurš ir ļoti līdzīgs tādam pašam, kāds būs pārbaudas darbā, lai jums pašiem būtu vieglāk saprast un iemācīties un arī izpildīt viņu. Tāpēc es vēršu vaļā pašu uzdevumu failu un skatīsimies, kas tad te mums ir prasīts. Pirmā lieta, pirmais punkts ir atvērt attēlu apstrādes lietotni. Un attēlu apstrādes lietotni tā tad ir Paint. Un tieši tāpat kā es mācīju, mēs atverot vaļā un rakstot Paint, šeit iekšā būtu viņam jāparādās un veram vaļā. Tas ir izdarīts, pirmais punkts ir gatavs. Nākamais no skolotāja norādītās mapes atveram datni ar šo te nosaukumu. Tas nozīmē to, ka Paintā mēs dodamies uz File, Open. Šajā gadījumā sameklējam to mapīti, kurā mums ir attiecīgais fails, mēs redzam, te ir 2, un apskatāmies, kāds viņš tur ir rakstīts. Tātad šis sanāk. Un uzklikšķinām, spiežam Open, un viņš atvērsies vaļā. Un, ja tik tālu viss pareizi, būtu jābūt tā, ka Paintā kur ir atvēries šis te mūsu attēls. Trešais attēlā dzēst pulksteni. Šo te vajag paņemt un izdzēst. Iezīmējam, nospiežam taustiņu Delete. Tad es izvēlējos Select, iekrāsoju pulksteni un nospiedu Delete. Viss, viņš ir izdzēsies ārā. Ceturtajā darba laukuma augšējā labējā stūrī uzzīmēt meitenei tāfeli. Tātad augšējā labajā stūrī. Lai to izdarītu, izvēlamies figūru, kas ir līdzīga tāfelē, kādai būtu jāizskatās. Novelkam viņu. Ja, piemēram, tā apmalīte ir par biezu, tad varam, protams, reku nomainīt attiecīgi viņai izmēru. Un izvēlēties pelēku krāsu zīmēt taisot, to mēs to izdarījām. Aizkrāsot taisstūri ar tumši zaļu krāsu. Tāda pelēks ir, un aizkrāsosim ar tumši zaļu krāsu. Un, lai to izdarītu, izvēlamies spainīti, izvēlamies zaļo krāsu un aizpildam viņu ciet. Un gatavs. Nākamais, 5. ar rīku ota. Meitenei matos uzzīmēt paraugam līdzīgu sarkanu lentīti. Protams, nekādi mākslinieki mēs baigie neesam. Es jau nu arī. Tāpēc izvēlēsimies otiņu, kas mums varētu likties piemērotāk, lai šī izvēlēsimies viņai izmēru, varbūt mazliet lielāku, un krāsu, lai būtu sarkana. Un pamēģināsim uzzīmēt viņu. Nu, pieņemsim, ka ir sarkana bantīte. Nevajag tieši arī perfekti tādu, kāds šeit dots. Un tas ir izdarīts. 6. darba laukuma apakšējā daļā uzzīmēt kaķim bumbiņu. Izvēloties piemērotus zīmēšanas rīkus un atbilstošas tātad krāsas. Aha, tad jābūt bumbiņai, zaļā krāsā, lai pa vidu tāds gaišāks būtu.
paņemsim aplīti, melnu krāsu, kur viņš brasīts, darba laukuma uzzīmēt kaķim bumbiņu. Nedarīt piesaināt, lai būtu mazliet tuvāk. Protams, atkal man nav perfekti smuki, bet arī šādu atstāt. Kas aiziet tālāk, ir jāizkrāso. Un to mēs arī izdarīsim. Nu, kaut kā tā. Un bumbiņa gatava. Plus mīnus. 7. meitenei otrā pusē izveidot kaķa attēla kopiju. Tātad meitenei otrā pusē izveidot kaķa attēla kopiju. Lai to izdarītu, atkal izvēlēsimies select podziņu, lai varētu izvēlēties kādu no figūrām, iezīmēsim kaķīti. Un tagad mainu spiedīsim taustiņu kombināciju uz klaviatūras Ctrl+C un pēc tam Ctrl+V, vai arī labais klikšķis virsū copy un labais klikšķis un paste ielīmēt. Un reku mums viņš ir mūsu kaķis, viņa otra kopija. Samazināt kopijas lielumu aptuveni uz pusi. Lai izdarītu to, mēs dodamies uz lodziņu resize un varam izdarīt tā, ka atstāt procentos un, ja šis attēls sanāk 100%, vai ne, tad uz pusi samazinot sanāks 50. Lai būtu uz pusi, piespiedīsim OK un divreiz mazāk, tagad šis kaķīts ir divreiz mazāks nekā šis un visi kārtībā. 9. saglabāt rediģēto zīmējumu skolotāja norādītajā mapē ar nosaukumu, tātad tāds kā reku viņš ir, un vārdu uzvārdu pierakstot klāt. Obligāti viņa vietā arī uzrakstot savu vārdu uzvārdu, nevis atstājot uzvārds vienkārši klāt. Un, lai saglabātu, jūsu skolas datorā saglabāsiet vienmēr dokumentu mapītē, es arī, lai saglabātu, jāizvēlas ir file, save as, dokumentu mape un attiecīgi varam viņu pārsaukt. Šo atstājot, tā kā tur bija jābūt, un pierakstot klāt tātad savu uzvārdu. Mazliet nonisējās pirksti man. Ja, dokuments. Un spiest save. Viss. Viņš saglabājies, visi zīmējumi, viss, kas ir darīts, ir saglabājies, un tas ir izdarīts. Nākamais solis ir tātad aizvērt attēlu apstrādes lietotni. Tātad aizvērt viņu vaļā, viss varams ir. Nākamais solīts ir atvērt fotogrāfiju apstrādei piemērotu lietotni. Šajā gadījumā domājums, ka varētu darīt arī tā, ka uzreiz to attēlu var atvērt vaļā. Vienkārši uzreiz viņu atveram vaļā, jo kas ir forši, ka vienkāršām kaut kādām manipulācijām ar attēlu 10. Windowsā jau ir fotorīkā iestrādāts tas, ka mēs kaut kādas darbības varam veikt.
tātad atvērta lietotne, jeb atvērts attēls ir vaļā, un fotogrāfijai veikt malu apgriešanu tā, kā norādīts ir paraugā. Attiecīgi ir te bildīta tāda lielāka, tur ir tikai tās divas bekas palikušas. Šeit mēs varam spiest edit, vēlreiz edit, un lai apgrieztu malas un to izdarītu, ir šis te pirmais crop, spiežam viņam virsū. Un attiecīgi, velkoties šiem te punktiem, reku viņi 1, 2, 3, 4 ir, mēs varam izvēlēties, cik tālu tad to attēlu mēs vēlamies apgriezt. Nu, kaut kā šādi varētu būt, ka ir ļoti, ļoti līdzīgi. Spiežam done. Nākamais solis, kas ir prasīts, fotogrāfijai veikt automātisko krāsu koriģēšanu kaut kādu. Šajā gadījumā automātiski varbūt viņš uzreiz nepiedāvā, bet izvēloties jebkuru filtriņu, kāds šeit ir, redzam, ka automātiski viņš šo filtriņu klāt mums arī pieliek. Vienalga, kuru var atstāt. Un vienkārši, lai būtu redzamas tās izmaiņas. Un pēdējais saglabāt norādītajā mapē ar savu vārdu un uzvārdu. Beigās spiežam save, izvēlamies atkal attiecīgi dokumentu mapu, un kas ir bija prasīts, nosaukumā rakstot savu uzvārdu, tātad Kanisevskis, lai ir. Un spiežam save. Viss, kā mēs redzam, attēls ir apgriezts, attēla un krāsas ir koriģētas, un darbiņš ir izpildīts. Es ceru, ka šis jums palīdzēja. Es ceru, ka šo noskatoties arī būsiet vairāk gatavi pārbaudas darbam, un arī labāk varēsiet iegūt veiksmīgu vērtējumu. Paldies!